Latvijas futbola virslīgas 31. kārtas spēlēs, kur Mājnieki futbola klubs Jelgava savā laukumā uzņem futbola skolu Metā Latvijas universitāti. Rudolfs Kuģītis, 34. numurs, Savinovs, 89. numurs, Juris Skavārnis, 77. numurs, Aleksandrs Gulīns, 2. numurs, komandas kapteinis, Denis Petrenko. Немножко не попал в игру вот Кейта с Дэвидосом, пришлось их поменять местами, надеюсь, что это даст какие-то результаты, потому что в такой игре это очень важно. Каждая ошибка, она на вес золота может быть стать. Где-то не добежал вот Дэвидос там разок, да, и уже вроде не опасная у Мэтта атака, но она подразумевает собой такую некую скрытую опасность, потому что кажется, что каждый угловой, каждый штрафной с центра поля это чуть ли не голевой момент, да. Ну и свои моменты, конечно, надо было реализовать. Олег имел прекрасный шанс, чуть-чуть поудачнее пробил бы, забил бы, и тогда было бы сейчас намного больше уверенности.
kā tie vārdu gūšanas momenti mums bija. Un likās, ka otrajā puslaikā mēs varētu vēl it kā pielikt un sāk kaut kur mēģināt arī kaut kur kontrolēt spēli un bumbu, bet, diemžēl, tie spēki bija tik daudz atdot, kad Jelgava nedaudz pieredzējušāka un meistarīgāka komanda šobrīd. Ja, viņi to spēku sadalīja vairāk un praktiski otro puslaiku mēs bez bumbas spēlējam. Un, beigās mēs izcietām, turējām to pozīciju un guvām pelnītas vārds pašās spēles beigās. Jā, protams, ne bez veiksmes, bet vārti ir. Mums bija jāizcīna uzvaru. Neizcīnījām viņi tikai un vienīgi paši savas vainas dēļ. Tie spēlētāji arī, kas izgāja uz maiņu un kam vajadzēja svaigiem nospēlēt un radīt pēc iespējas vairāk dinamisku momentu pārēju no aizsardzības pretuzbrukumos, tad, kad pretinieks lieliem spēkiem mēģinās iet un atspēlēties, savu uzdevumu neveica. Un kā rezultātā es domāju pie šādas spēles, kad teiksim tā, mēs bijām vadībā un arī zināms spēles pārsvars, mums bija izlaist uzvaru no rokām, bez šaubām negatīvs rezultāts, un mēs ļoti labi apzinājāmies pirms šīs spēles, ka ar uzvaru šajā spēlē mēs principā varētu atrisināt vairāk vai mazāk jautājumu par cīņu par palikšanu virslīgā. Šobrīd tas jautājums ir aktuāls, un es domāju, ka līdz pēdējai kārtē nekas nebūs skaidrs. Bez šaubām mēs esam apbēdināti par rezultātu.